Sveiks, draudziņ! Man ir liels prieks tevi redzēt. Šodien es vēlos tev pastāstīt vienu no savām vismīļākajām bērnības pasakām. Vai tu varētu zināt, kura tā ir? Reiz kādā tālā karaļvalstī dzīvoja skaista meitene, princese. Princeses vārds bija Sniegbaltīte. Ja tu man jautāsi, kāpēc Sniegbaltīte, tad es tev varu atbildēt, jo viņa bija tik balta kā sniegs un viņas acis mirdzēja kā zvaigznes. Jāteic gan, ka Sniegbaltītei viņas skaistuma dēļ it nemaz nebija viegla dzīve. Sniegbaltīti audzināja pamāte, jo viņas īstā māmiņa bija mirusi. Pamāte it nemaz nevarēja izturēt to Sniegbaltīti, jo viņa vienmēr bija karaļa mīļā meitiņa un viss tikai viņai. Un jāteic, ka arī viņas skaistums pamātē radīja ļoti lielu greizsirdību. Karalienei bija burvju spogulis, un katru mīļu dienu viņa devās pie tā spoguļa, lai pajautātu. Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura visā pasaulē ir visskaistākā? Jāteic gan, ka spogulis, kamēr Sniegbaltīte bija maziņa, vienmēr atbildēja tā: mīļo karaliene, jūs esat visskaistākā. Bet viss mainījās tajā brīdī, kad Sniegbaltīte bija izaugusi. Kādā mīļā dienā pamāte devās pie spoguļa, lai atkal pajautātu šo pašu jautājumu. Spogulīt, spogulīt, saki man tā, kura visā pasaulē ir visskaistākā? Un spogulis atbildēja: karaliene, jūs, protams, esat skaista, bet Sniegbaltīte ir 1000 reizes skaistāka par jums. Karaliene, izdzirdot šos vārdus, sāka dusmās svārīties. Viņa nevarēja pieņemt to, ka kāds ir skaistāks par viņu. Ļaunuma vadīta karaliene vērsās pie sava mednieka un teica viņam, lai aizved Sniegbaltīti uz mežu, lai tur atņem Sniegbaltītei dzīvību. Mednieks, kuram sirdsapziņa bija trausla kā zirnekļa tīkls, nespēja atņemt Sniegbaltītei dzīvību un palaida viņu vaļā. Viņš teica viņai, lai bēg projām. Sniegbaltīte skrēja prom, cik vien ātri varēja, un devās mežā arvien dziļāk un dziļāk. Mežu pārņēma nakts, vēsums, un Sniegbaltīti pārņēma nogurums. Bet te viņa savā priekšā ieraudzīja mājiņu. Mājiņu, kurā dzīvoja 7 rūķīši. Mājiņā dzīvoja rūķītis gudrnieks, kuram vienmēr par visu bija savs viedoklis, arī tad, kad neviens viņam to neprasīja. Vēl tur dzīvoja arī rūķītis laimīgais. Ai, kā viņam patika dziedāt un iepriecināt citus. Nevar aizmirst arī rūķīti satraukumu. Viņš tiešām vienmēr satraucās par visu, un tad viņam sākās panikas lēkmes. Iedomājies, viņš vienu dienu satraucās par to, ka istabā pa logu spīdēja iekšā saules stari. Viņš bija iedomājies, ka viss pasaules gals ir klāt, un viņš noteikti apdedzināsies un notiks vēl kaut kas trakāks. Vēl tur bija rūķītis stiprnieks, kuram nekas nelikās par grūtu. Viņš varēja pacelt visu, ko vien viņš vēlējās, jo īpaši saldās mannā putras karotes. Jā, nevar nepieminēt arī rūķīti īgņu. Viņam nekas nebija labi. Viņš par visu pukojās, dusmojās, bija neapmierināts. Tur nemaz nav ko stāstīt. Nav nemaz vērts viņu mēģināt iepriecināt, viņš paliek pie sava un punkts. Vēl mājiņā dzīvoja rūķītis. Miekainais. Viņš katru mīļu brīdi
žēvājās, un ja vien bija iespēja, arī gulēja. Es varētu būt Rūķītis smiegainais. Un nevar nepieminēt arī Rūķīti kautrīgo. Viņš mulsa un kautrējās no katra acu skatiena. Viens no rūķīšiem pa logu ieraudzīja Sniegbaltīti. Tādu skaistumu viņi līdz šim vēl nebija redzējuši. Un no Sniegbaltītes staroja tāds neredzēts gaišums, tāda sirsnība un labestība. Ātri vien visi rūķīši skrēja ārā no mājiņas un apstājās apkārt Sniegbaltītei. Viņi viņu tā apbrīnoja, ar lielām acīm skatījās, un nebilda ne vārda. Sniegbaltīte izstāstīja rūķīšiem, kas ir noticis. Un rūķīši teica: Sniegbaltīte, tu tikai nesatraucies, mēs par tevi parūpēsimies. Mēs tevi aizsargāsim no tavas ļaunās pamātes. Sniegbaltīte palīdzēja rūķīšiem ikdienas darbos. Viņa taisīja garšīgas brokastis pusdienas. Laundzīņš arī bija jātaisa, vakariņas un nakstiņas viņa arī labprāt ēda. Tad viņa palīdzēja tīrīt māju, sakopt pagalmu. Jāteic, ka Sniegbaltīte darīja ļoti daudz darbus, bet viņa tos darīja ar lielu mīlestību. Kādu dienu pamāte atkal devās pie sava spoguļa, lai apliecinātu to, ka viņa ir viskaistākā visā karaļvalstī. Spogulīt, saki man tā, kura visā pasaulē ir viskaistākā? Un spogulis atbildēja: Karaliene, jā, jūs esat skaista, bet jāteic, ka Sniegbaltīte ir 1000 reizes skaistāka par jums. Pamāte negribēja ticēt tam, ko viņa tikko bija dzirdējusi. Ak, tad tā! Vairs neko nevienam nevar uzticēt un pašai ar visur jātiek galā. Labi. Ja reiz metnieks neatbrīvojās no Sniegbaltītes, tad es to pati izdarīšu. Nevar nepieminēt, ka arī pašai pamātei piemita šādas tādas burvju spējas. Viņa nolēma no Sniegbaltītes atbrīvoties ar saindētas ķemmes palīdzību. Pamāte pārģērbās par vecu, savārgušu tirgotāju un devās ceļā pie Sniegbaltītes. Pieejot pie Sniegbaltītes un Rūķīšu mājiņas, viņa sagaidīja, kamēr Rūķīši dodās prom, lai Sniegbaltīte paliktu viena pati. Vecā tirgotāja devās pie durvīm un klauvēja 3 reizes. Sniegbaltīte neko ļaunu nenojausdama devās pie durvīm un vēra tos vaļā un sasveicinājās ar tirgotāju. Labdien, veco māmiņu! Vai es tev varu kā palīdzēt? Ak, mīļā mana meitiņa! Tavs skaistums ir vārdos neaprakstāms. Ļauj man tev dāvināt šo skaisto, mirdzošo ķemmi. Tā tavus matus padarīs tik ļoti spožus un zīdainus. Sniegbaltīte skatījās uz brīnum skaisto ķemmi, un viņas roka neapzināti pati sniedzās ķemmei pretī. Tiklīdz Sniegbaltīte bija saņēmusi savās rokās ķemmi, tā sāka ķemmēt savus matus, un pēkšņi tā nejuta pamatu zem savām kājām un saļima zemē. Bez elpas. Pamāte smiedamās devās projām un atstāja Sniegbaltīti guļam zemē. Pēc kāda laika mājās ieradās Rūķīši un ieraudzīja uz zemes guļošo Sniegbaltīti. Rūķīši saskatījās viens uz otru un nesaprata, kas ir noticis. Steidzās pie Sniegbaltītes, centās to pamodināt, bet neizdevās. Mājās sākās panika, troksnis, bailes, satraukums. Neviens nesaprata, kas ir noticis, ko lai tagad dara. Visa haosa vidū vissaprātīgākais
un mierīgākais bija Rūķītes gudrnieks. Viņš devās pie Sniegbaltītes un sāka to vērot. Kas tad te? Rūķītis izvilka no Sniegbaltītes matiem ārā ķemmi, un pēkšņi Sniegbaltīte pamodās. Viņa atkal spēja ievilkt elpu. Sniegbaltīte izstāstīja Rūķīšiem, kas bija noticis, un Rūķīši lika Sniegbaltītei apsolīt, ka viņa vairs nekad nevērs vaļā durvis svešiniekiem. Ļaunā pamāte atgriezās pilī un pat taisno skrēja pie spoguļa, kā viņa alka sadzirdēt šos vārdus, ka viņa ir viskaistākā no visām. Visā karaļvalstī. Karaliene piegāja pie spoguļa un lepni jautāja: "Nu, spoguli, saki man, kura ir viskaistākā visā pasaulē?" Jā, karaliene, jūs esat skaista, bet Sniegbaltīte ir 1000 reizes skaistāka un jaukāka par jums. Karalienes dusmu pilnās acis bija tejuvais kļuvušas asins sarkanas. Viņā auga ļaunums un dusmas pret Sniegbaltīti. Pamāte trieca spoguli pret zemi, un tas sašķīda miljonus lauskās. Ak, tad Sniegbaltīte ir skaistāka un jaukāka? Tas vairs nav uz ilgu. Pamāte nepadevās. Viņa atrada citu veidu, kā atņemt Sniegbaltītei dzīvību. Viņa izdomāja, ka varētu saindēt ābolu, sārtu, sulīgu, saldu ābolu. Tādu ābolu viņa grib sniegt Sniegbaltītei, lai atņemtu tai dzīvību. Pamāte pārģērbās par jauku, mīlīgu večiņu un devās ceļā. Nokļūst pie mājiņas, viņa atkal sagaidīja, lai Sniegbaltīte paliktu viena pati. Tiklīdz tas bija noticis, pamāte devās pie durvīm, pieklauvēja 3 reizes un teica: "Ak, mīļā meitiņa, lūdzu, vai es varu palūgt ūdens smalku? Esmu tālu ceļu gājusi." Sniegbaltīte, būdama sirsnīga un izpalīdzīga, bez ierunām atvēra durvis un sniedza večiņai krūzi ar ūdeni. Pamāte dzēra, līdz ūdens krūze bija tukša, un kā pateicību sniedza Sniegbaltītei sārto, sulīgo, saldo ābolu. Sniegbaltīte jutās kā apburta, un arī šajā reizē viņas rokas sniedzās pēc ābola un tā lika to pie mutes un iegrauzās. Bet tiklīdz viņas lūpas bija skārušas ābolu, viņa saļima, un pamāte apmierināta devās projām. Pēc grūtās darba dienas Rūķīši pārdās mājās un ieraudzīja, ka durvju priekšā guļ Sniegbaltīte. Viņa saprata, ka ir atgadījies atkal kaut kas ļauns. Klupdama, krisdama, Rūķīši skrēja pie Sniegbaltītes un centās to pamodināt, bet šajā reizē viņiem tas neizdevās. Viņi neatrada ķēmi, kas varētu būt ieķērusies matos un atņēmusi tie dzīvību. Viņi nesaprata, kas ir noticis ar Sniegbaltīti. Un Rūķītes gudrnieks teica: "Rūķīši, mums ir jādodās pie meža burvja, lai viņš palīdz atmodināt Sniegbaltīti." Meža burvis Rūķīšiem teica, ka tikai īsta un patiesa mīlestība spēj atdzīvināt Sniegbaltīti. Īsta un patiesa mīlestība. Kur lai tādu atrod? Rūķīši bija neizpratnē. Rūķīši devās pasaulē, lai atrastu to īsto un vienīgo princi, un viņi atrada. Viņi bija atraduši princi, kas bija dzirdējis par Sniegbaltīti, un jāteic, ka princim Sniegbaltīte bija iekritusi sirdī. Viņi aši devās pie Sniegbaltītes, un princis pavisam kautri un neveikli noskopstīja Sniegbaltīti uz vaiga. Ziniet, kas notika? Sniegbaltīte pamodās, un viņa bija pavisam samulsusi no tā, kas bija tikko noticis. No šīs dienas Sniegbaltīte, Rūķīši un princis bija kļuvuši par patiesi labiem draugiem. Viņi zināja, ka īsta mīlestība, patiesa draudzība, uzticība spēja uzvarēt ļaunumu. Kas notika ar pamāti? Pamāte pavisam vientuļa turpināja dzīvot savā pilī, un neviens nezina, kas ar viņu notika tālāk. Paldies tev, ka klausījies!
pasaku, sniegbaltīti un 7 rūtīši. Līdz nākamajai reizei, atā!